Tagad klausieties, ko saka svētais Jānis Zeltamute. Ne tik ļoti starp svētajiem, vai pat ne starp mums grēciniekiem, jo, lai gan mūsu prakse ir pāri izturībai, tomēr Dieva žēlstības dēļ mēs ļoti stingri turamies pie patiesības mācībām. Mēs esam pāri ļauno garu ļaunprātībai. Ja tu neuztraucies par baznīcas dogmām, ja tu esi vienaldzīgs pret baznīcas cīņu, piemēram, pret ekumēnismu ķecerību, tad tu neprogresēsi pret demonisko. Mums visiem ir sava loma, pat ja tā ir tikai dedzīga lūkšana savā cellē, lai tiktu atklātas dogmas un baznīcas patiesība. Jo šobrīd mums ir ķecerīgi domājuši hierarhi un priesteri un teologi, kas uzklāj tumsas segu pār baznīcas gaismu un neļauj cilvēkiem redzēt un ticēt, nožēlot grēkus un kristīties. Un mums visiem ir jābūt līdzcietējiem un līdzcīnītājiem pret šo izkropļojumu, un tad mēs būsim pasargāti no ļaunajiem gariem, saka svētais Jānis Zeltamute.